Nu pat reģionālajā vizītē Madonā viesojās labklājības ministrs Reinis Uzulnieks. Kā norāda pats ministrs, viņam šādas reģionālās vizītes ir ļoti svarīgas. To laikā ir iespēja klātienē satikties un iepazīties ar katru reģionu sasniegumiem un problēmām. Man ļoti patīk tas, ka arī man kā prioritāte ir atbalsts ģimenēm ar bērniem. Arī Madona ļoti daudz enerģijas, finanses velta ģimenēm, bērniem, lai cilvēki šeit gribētu dzīvot un palikt. Un tagad bijām šajā burvīgajā mēs saviem bērniem biedrības ēkā, kur ir nodrošināti ļoti daudz un labi pakalpojumi. Un kas man tādā ziņā pārsteidz, šo visu ar tādu entuziasmu stāsts puika, kurš mācās vidusskolā. Man tiešām ir prieks par Madonas novada pašvaldību attīstās par saviem iedzīvotājiem domā. Arī Madonas novada domas priekšsēdētājs pauž, ka raugoties no reģiona perspektīvas ir svarīgi šādu vizīšu laikā ir iespējams klātienē ar ministru pārunāt aktualitātes. Ļoti svarīgi to parādīt, kā mums šeit klājas, kādas ir mūsu problēmas. Šajā gadījumā mēs parādām iestādes, ko mēs esam izveidojuši gan bērnu aprūpē, senioru aprūpē, invalīdu aprūpē. Mēs varam norādīt uz to, kas mums trūkst. Mēs varam norādīt, cik svarīgs ir atbalsts ģimenēm, ka pašvaldība to atbalstu dod, bet arī valstī tas ir jādara. Un es redzu, ka tie soļi ir, un valsts un ministrija tiešām dara arvien vairāk, gan indeksējot pensijas, gan māmiņu pabalstu jaundzimušajiem un dažāda veida bērnu invalīdu atbalstu. Tas viss kopā summējas tādā pakalpojumā, kas ir vitāli svarīgs. Vizītes laikā ministrs apmeklēja arī Madonas daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kur cilvēkiem pieejams dienas aprūpes centrs, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs un pakalpojums Attālpas brīdis. Kā pauž Madonas novada domas priekšsēdētājs, šis centrs ir viens no Madonas novada veiksmes stāstiem. Šis bērnu ar īpašām vajadzībām dienas centrs ir kopīgi izlolots, Eiropas finansējums, ministrijas atbalsts, pašvaldības paveikts un biedrība, kas šeit dod šo funkciju, ļoti laba sadarbība un bērni ir ieguvēji dažāda veida terapijās, atbalstā, iespēja ģimenei atstāt savu bērnu un iegūt Attālpas brīdi vai dažāda veida terapijas, palīdzības. Manuprāt, ļoti, ļoti svarīgs pakalpojums, kas līdz šim Madonā nebija, pat ir un tiek izmantots visa novada iedzīvotāja labā. Kā viena no problēmām, kurai nepieciešams meklēt risinājumu, tiek minēta vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tiesa daudz darba pašvaldības sev ir paveikušas pašu spēkiem. Tomēr ir arī lietas, kur nepieciešama iesaiste no ministrijām. Protams, ir ļoti daudz cilvēku ar invaliditāti arī mūsu valstī, kā jebkurā citā Eiropas valstī. Un man patiesi prieks, gan no valsts puses, gan no pašvaldības puses tiek nodrošināti dažādi pakalpojumi, lai tad varētu šos bērnus iekļaut vidē, jo ir šis deinstitucionalizācijas projekts, kas aizsākās pirms vairāk kā 10 gadiem. Un ja tāds cilvēks, kurš iepriekš nemācēja sviestmaizi pat uztaisīt, viņš var dzīvot grupu dzīvoklī un būt patstāvīgs, un ja viņš iekļaujas darbā, tas ir fantastiski. Protams, ir, manuprāt, vairāk valstī jāpalīdz pašvaldībām ar līdzfinansējumu, jo ir pakalpojumi, kas pilnībā pāriet uz pašvaldības pleciem. Vēl viena problēma, kur ir aktuāla nevien Madonas novadā, bet arī valstiskā mērogā, ir demogrāfija. Kā arī jācenšas darīt viss, lai novadam piesaistītu arvien jaunus cilvēkus. Tā ir demogrāfija. Arī valdības viena no prioritātēm ir demogrāfija. Arī šeit Madonas novadā tas ir viennozīmīgi. Bērnu ģimenēm, bērnu skaits ģimenē. Protams, arī senioru novecošana ir stāsts, par kuru jādomā. Tāpēc mēs būvējam jaunu pansionātu Cesvienē par Eiropas Savienības finansējumu. Un senioru aprūpe kā tāda arī, protams, ir svarīga. Bet es teiktu, numur 1 ir ģimenes un ģimenes ar bērniem. Savas vizītes laikā ministrs apmeklēja arī Nodarbinātības valsts aģentūras un valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras reģionālo filiāļu kolēģus, lai īsumā apskatītu darbu ikdienu un pārunātu interesējošo. Savukārt senioru tikšanās laikā ministrs informēja par aktualitātēm, tostarp senioru skolu attīstību un citiem atbalsta mehānismiem. Kā viens no būtiskākajiem jaunajiem projektiem tiek prezentēta topošā sociālās aprūpes iestāde Cesvainē, kas tiek būvēta ar Eiropas Savienības finansējumu.